gan nav varējis apprecēt jauno grāfiem, tāpēc nošāvies pie šiem bērziem. Jaunā meitene neizturēja bez savu mīļotā un pēc kāda laika izdarījusi pašnāvību, pakaroties pils apaļajā tornī. Kopš tā brīža pusnakti no pils apaļā torņa iznāk gaišs tēls un iziet pils parkā pastaigāties. It kā piekritis precīvām. Licis, lai jauneklis brauc pēc rotaslietām. Kamēr dēls bijis prom, Sulaiņiem licis meiteni iemūrēt pils nišā. Bet dēlam pateicis, ka tā aizbēgas nezināmā virzienā. Dēls meklējis, taujājis, bet nekā. Tā arī palicis vecpuisī. Pēc ilgiem gadiem, kad tēvs jau bija miris, viņš iedomājies pārbīdīt kādu skati tēvu vecajā kabinetā. Skarot sienu, izgāzies kāds apmetuma gabals. Atklājusies vecā niša un skelets. Viņam kļuvis skaidrs, ka tā ir viņa zudusī meitene. Savācis kaulus un licis atrast pie 3 bērziem. Iemūrētā kalpone. Leģenda vēsta, ka jaunais barons iemīlējies kādā skaistā muižas kalponē. Protams, viņa augstais status neļāva šādas attiecības. Tāpēc viņa tēvs, lai paglābtu ģimeni no tenkām, licis jauno kalponi dzīvu iemūrēt zem akmens, pie ieejas kapellā. 2006. gadā šis noslēpums tika atklāts, kad arheoloģisko izrakumu laikā zem pakāpieniem kreisajā pusē tika atrasti jaunas meitenes kauli. Kunga pātaga. Vecais kungs pa muižu braukājis tikai karietē. Zemniekiem jau pa gabalu vajadzējis griezt ceļu un zemu klanīties. Citādi uz vietas dabūjuši just, cik patīkama ir grāfa pātaga. Pati grāfiena nevienu dzimu cilvēku bija nopērusi līdz nāvei. Es teicu, es skraidi tur gar maliņu uz priekšu atpakaļ. Gar maliņu, kur tā rokas prāta, kur tie mani briljanti? Viņi paliks tagad Latvijā un Breiļu. Ārprāts vēdinies, tūlīt ģīpsi, tūlīt būs ģībiens. Lēp, cilpot, cibrits. Drīz būs ziema augsts, vajag pasilbīties. Līdz lieldienām vēl tālu. Mūzikants saka, nē, Zaķis, dziedāšu tev skaistu dziesmu. Mūzikants saka, nē, Ziemassvētki būs drīz, sāk gatavoties Ziemassvētku dziesmām. Bet, koka roka saka, nē, Helovīni drīz būs klāt un vajag gatavoties staigāt pa mājām tās konfektes saldu. Quand j'ai pas d'eau déclarée, en mi tutune,